Šodien mums tad ir nosaukums sludināšanai brācošās asins, bet to varētu arī lietot nosaukumu Kristus asins. Ja? Mēs sāksim ar rakstiem. Ja? Mēs sāksim ar rakstiem. 1. Mūzes grāmatā izlasīsim lielāku fragmentu. 4. nodaļā no 3. līdz 11. pantam. Pēc kāda laika Kains nes no zemes augļiem upuri tam kungam, un arī Ābels nes upuri no avju pirmdzimušiem un no viņu taukiem. Un tas kungs uzlūkoja Ābelu un viņu upuri, bet Kainu un viņu upuri Dievs neuzlūkoja. Tad Kains iededzās bardzībā un viņa vaigs raudzījās nikni. Tad Dievs sacīja Kainam: kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs svaigs raugās nikni? Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu var pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis, bet tev būs valdīt pār viņu. Un Kains runāja ar savu brāli Ābelu, un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva. Un Dievs sacīja uz Kainu: kur ir Ābels, tavs brālis? Tas atbildēja: es nezinu, vai tad es esmu savu brāļa sargs? Bet viņš teica: ko tu esi darījis? Tavu brāļa asins brēc uz mani no zemes. Tādēļ tu būsi nolādēts zemes virsū, kurai bija jāatver savu muti, lai no tavām rokām saņemtu tavu brāļa asins. Asins tēma Bībelē ir ļoti svarīga. Es teiktu, centrālā tēma. Centrālā tēma, jo bez asinīm, bez asins izliešanas nav piedošanas. Bez asins izliešanas nav grēku piedošanas. Te vēl neskatāmies pa Kristus asinīm, sāksim te ar cilvēku asinīm. Tātad šis gadījums, ko esmu pārliecināts, jūs jau labi zinat, no 1. Mūzes grāmatas. Atceramies tātad 2 brāļi, Ādama dēli, un viens nes upuri Dievam no augiem, zemes augļiem. Nepieņem Dievs, nav kaut kas īpašs, netiek iegūta Dieva labvēlība. Teikts, bet Kainu un viņu upuri Dievs neuzlūkoja. Kains iededzās bardzībā. Tātad, kāpēc Kains paliek dusmīgs? Šis ir grēcīgo cilvēku dabiskais stāvoklis. Būt nelaimīgam, būt neapmierinātam, būt dusmīgam uz citiem cilvēkiem un nebūt mierā attiecībās ar Dievu. Jo kaut kas nav riktīgi. Kas nav riktīgi? Grēks. Grēka jautājums nav atrisināts. Sirdsapziņa nav tīra. Nav miera ar Dievu, nav miera līdz ar to arī ar citiem cilvēkiem. Kā tu vari būt mierā ar cilvēkiem? Rakstīts, zenieties pēc miera ar visiem, cik tas no jums atkarīgs. Kā tas ir iespējams? Ja man nav miera ar Dievu, kāds miers man būs ar cilvēkiem? Nē. Varbūt kaut kādās saskanīgās situācijās ar līdzīgiem man cilvēkiem var būt kopīgas intereses, jā, var būt. Arī lopiņi var būt vienoti. Ja? Tātad mēs redzam, lauvu bars var būt vienoti, viņi taču ir miesā. Viņi ir miesā, bet viņi var būt vienoti. Kāpēc? Vienkārši jānomedī antilopes ir vai vēl kāda lopiņa cita. Tātad tā ir cita veida vienotība, tas nav tas miers. Tas ir vienkārši uz interesēm balstītais. Tas, kas ir no svētā gara, tas ir miers, kas ir augstāks par saprašanu. Tas ir cits. Tātad te mēs redzam, Kainam nav miera. Kāpēc Ābela upuris ir labāks? Kāpēc Ābela upuris ir labāks? Tātad pirmie upuri jau bija redzami pirms tam, tad, kad Ādamam un Ievai uztaisīja apģērbu no ādām. Tātad tās jau pirmās asins, kas ir izlietas, tas ir pirmais jau simbols par Kristus upuri, kam jāapslēp kas? Cilvēka kauns. Tātad jau ir, bet vārds grēks vēl nebija pieminēts. Ja? Tas tiek pieminēts šeit, kad ir runa uzreiz arī par upuri, arī vienlaikus, ja? Par upuri. Kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs svaigs raugās nikni? Tātad, Dievs, protams, zina atbildi, ja? Tāpēc, ka viņam nav miera ar Dievu. Ābels nes upuru no avju pirmdzimušajiem, no viņu taukiem. Tātad, Ābels izlēja asinis. Lūk. Un tagad svarīgi, šeit ir tulkojums, kas pašlaik iet apritē, ir, manuprāt, nepareizs tulkojums, tāpēc, ka tur, kur ir minēts vārds grēks, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis, bet te būs valdīt pār viņu. Šis te ir iztulkots nepareizi. Ja kāds man netic, iesaku, tad iegūglējiet, pameklējiet, atradīsiet teologus, kas ir iedziļinājušies ebreju valodā un
patiesība nāks gaismā. Tātad vārds grēks, šeit, kas ir minēts, ir ebreju valodā hatat. Viņš šo vārdu var lietot ar divām nozīmēm, gan grēku upuri, jeb upuri par grēku. Un principiāli mainās šī panta nozīme, kad lieto vai nu grēks, jeb pie tavām durvīm, vai upuru grēks, jeb grēks par, upuris par grēku, jeb grēku upuris ir pie durvīm. Te ir tāda lingvistiska lieta, un es tagad visu to neizstāstīšu. Es jums iesaku iedziļināties un palasīt, ja, ko raksta teologi, kas skaidro citu versiju. Manuprāt, tā cita versija ir pareizā. Ja. Tas vārds hatat tiek lietots vecajā derībā abās nozīmēs. Pārpa 100 reizēm viņš ir lietots kā grēks un kā upuris par grēku. Un kā var saprast kontekstu, tātad vārda lietojumu, ja viņiem ir dažādas nozīmes, mēs viņu saprotam, kā mēs viņu lietojam, pēc konteksta. Un es iesaku arī skatīties evaņģēliskā gaismā uz šo raksturvietu, ja? Un tad viss sakārtojas. Veco derību mēs pa īstam pareizi izprotam tikai tad, ja mēs esam noticējuši Kristus evaņģēlijam, ticam pestīšanai ticībā, mēs saprotam Kristus nozīmi, viņu upuru nozīmi, tad vecā derība mums atklājās beidzot, nav vairs priekškara. Ja, tātad tas ir noņemts, un mums atklājās vecās derības noslēpumi, kur ir evaņģēlijs iekodēts entās reizes. Ļoti daudz kur. Lasām veco derību ar jaunās derības acīm un atklājam, ka tur par Jēzu simboliskā veidā jau tiek vēstīts. Ja. Tātad vēstījums par Mesiju jau ir iekodēts. Kas ir problēma? Kaina problēma. Ir teikts, ja tu dari labu, tad tu vari pacelt galvu, ja tu dari sliktu, tad grēks dežūrē pie tevim. Šeit nav loģikas. Bet tad tas sliktais nav. Kas ir slikts vispār? Grēks ir slikts. Visa būtība ir tāda, ja tu dari labu, ar tevim viss labi, tu esi akceptēts, pieņemts. Bet ja tu grēko, ko tagad darīt? Ir kas jādara? Grēku upuris jānes. Un ko dara Ābels? Viņš nes grēku upuri. Kāpēc viņu upuris labāk patīk? Tāpēc, ka asins tiek izlietas. Es atgādinu, šie divi dēli ir piedzimuši Ādamam. Ādams jau ir kritis. Visu pēc Ādama dzimušo cilvēku miesas ir nespējīgas bez svētā gara negrēkot. Tie ir grēcinieki. Ādams un Ieva pirms grēkā krišanas nav grēcinieki. Viņiem ir reāli iedot izvēli grēkot vai nē, viņiem vienīgajiem. Visi pārējie, ko mēs lasām arī romiešiem par iedzimto grēku, un es labprātāk viņu saukt par iedzimto nespēju negrēkot. Visu cilvēku miesas ir samaitāts. Ja es saku, no sirds dziļumiem nāk grēks ārā, no sirds dziļumiem. Tātad, kas ir nepieciešams? Kas ir nepieciešams? Ir nepieciešams nevis valdīt vienkārši, jo tad mēs nevarētu piekrist raksturvietai, ja vienkārši jebkurš cilvēks un viņi vēl, kas ir grēcinieki, jo viņi ir pēc Ādama krišanas piedzimuši. Līdzīgi kā visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Ja viņi spētu valdīt pār grēku, tad jau Kristum nebija jānāk. Saprotiet, šī raksturvieta paliek skaidra, ja mēs saprotam viņu no evaņģēlija perspektīvas, un tas ir tā jāskatās vecās derības raksti vispār. Tur ir vēl, ja jūs lasīsiet, ko lingvisti raksta, kas ebreju valoda, senebreju valoda zina, tad tur ir burtiski parādās. Tātad tas vārds hatat ir sieviešu, viņi lieto kā sieviešu dzimtē. Bet tā konstrukcija ir uztaisīta tāda, ka tiek runāts par to, kā par vīrieša dzimtas darbību, tātad par grēku upuri. Tas ir tātad jēriņš, kurš ir vīrieša dzimtas. Es iesaku iedzināties, tagad nepaspējuši visu izstāstīt šo, bet ja jūs lasīsiet, es biju laimīgs šo uzzinot, ja, patieso vēstījumu. Jo izrādās, ka jau pašā sākumā ir iekodēts evaņģēlijs. Ka Kaina problēma ir tāda, viņš tāpat kā Ābels ir grēcinieki. Jo visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, visiem vai ko pestītāji. Vecās derības laikā, ko tas nozīmēja? Tas nozīmē bija jānes upuris par grēku. Tiek kaut lopiņi, asins tiek izlietas un viņi tiek sadedzināti. Tātad varam pētīt vecajā derībā par dažādiem upuriem to nozīmi. Jā, tas arī viss ir interesanti. Tātad risinājums bija tāds, bija jāizlīst asinīm, lai Kaina problēma tiktu atrisināta. Ābels risina pareizi. Viņš nes lopiņu, kur asins tiek izlietas.
un tas tiek ieskaitīts viņam kā aizvietojums par viņa svētdzīvi, simbolizējot Jēzu Kristu. Tātad par Jēzu tiek runāts jau šeit, jau tikai iekodētā veidā. Kas mums te bija arī, kas man patika tajā 10. pantā, bet viņš teica, ko tu esi darījis, tavu brāļa asinis brēc uz mani no zemes. Tāpēc tas nosaukums ir brēcošās asinis. Ir interesanti pētīt vispār, es nepaņēmu visu rakstīts, protams, tas nebūtu iespējams vienā sludināšanā, bet atceramies, ir rakstīts, ka asinīs ir cilvēka dzīvība, jeb dvēsele. Tas vārds nozīmē gan vienu, gan otru. Ja, ka asins ir kaut kas īpašs. Mēs lasām par Jēzus asinīm, par to vēl runāsim. Bet pat cilvēka asins brēc uz Dievu no zemes. Kā viņas brēc? Viņas liecina par netaisnību, kas notikusi. Tad ir notikusi netaisnība. Ir nogalināts cilvēks, kurš nebija izdarījis kaut kādu grēku, par ko viņš bija jānogalina. Viņš jau bija nesis upuri. Viņam ar Dievu viss bija labi. Tātad te notiek grēcīga iejaukšanās Dievu kārtībā, ko izdara Kains. Un šīs asins, kas ir izlietas netaisnīgi, tātad asins varēja būt izlietas arī taisnīgi, kādā veidā pēc bauslības. Mēs taču zinām, ļoti daudz rakstvietas ir par nosišanu ar akmeņiem vecajā derībā. Un tas nav netaisnīgi. Bauslis ir kāds svēts taisns. Mums no jaunās derības perspektīvas liekas ārprāts bija jānosit ar akmeņiem, bet ja tu saproti, cik Dievs ir taisns, cik viņš ir ideāls, cik viņš ir svēts, viņa tūmā nekas nesvēts nevar pieiet. Ir jābūt obligāti starpniekam. Visa vecā derība kliedz uz to, ka cilvēks nespēja pieiet pie Dieva, viņam nesanāk, viņš nevar. Viņam vajag ko starpnieki. Ījabs arī saka ļoti interesantu lietu. Viņš saka, starp maniem un Dievu nav starpnieki. Viņš jau runā retoriski, tātad viņš principā skaidro, ka to vajadzētu. Viņš saka, kas uzlikt tad rokas, ja, un tā kā izlīdzināt. Ir tik daudz, arī Ījabā ir evaņģēlijs iekodēts. Pat Ījaba grāmatā, kas runā par ciešanām, pat tur ir evaņģēlijs iekšā. Jo Ījabs caur visām ciešanām, viņš tomēr demonstrē ticību. Viņš saka, es ticu, mans glābējs dzīvs ir. Un es viņu redzēšu vēl savām acīm, ne jau svešām. Ja, tur brīnišķīgi vārdi ir, ja svētais gars runā caur Ījabu. Lūk, asins brēc. Netaisnīgi izlietās, asinīs ir dzīvība. Tātad ir cik uzmanīgs Dievs ir pret asinīm. Kāpēc tomēr bija jānokauj vecās derības laikā? Tāpēc, ka Dievs demonstrē, cik viņš ir svēts un cik cilvēks ir grēcīgs. Bet šīs demonstrācijas cilvēki nesaprastu. Es esmu ievērojis, ka evaņģēlijam cilvēki nespēja noticēt tātad Dieva žēlastības vēstī par to, ka Kristus par tevi ir maksājis. Cilvēkam grūti uztvert, ja viņš nesaprot savu grēcīgumu. Bauslība tika pielikt klāt kā audzinātāji. Viņas laiks ir tajā nozīmē pagājis, ka mēs esam jaunajā derībā. Mēs piepildām bauslību, bet jau svētajā garā, jau atšķirīgi. Ja? Bet tās mērķis bija parādīt. Lūk, un tāpēc, ja mēs nesaprotam, ka šīm asinīm ir jāizlīst, lai tiktu samaksāts par grēku, mēs tad nespējam novērtēt Jēzus upura nozīmi. Tāpēc šis ir būtiski, ja, ka Dievs ir svēts, cilvēks ir vājš, grēcinieks, viņam vajag starpnieku, kādam ir jāmaksā par viņu, un kādam ir jāizdara brīnumaina starpnieku funkcija. Un ko Pāvils saka? Kas ir starpnieks? Ir tikai viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Jēzus Kristus. Viņš tajā brīdī lieto vārdu cilvēks. Mēs ticam, ka Jēzus ir patiesas Dievs un patiesas cilvēks. Ir viens starpnieks, bet starpnieku vajag. Ja nē, Jēzus nākt uz zemes, 3 gadus aptuveni, cik viņš mācīja cilvēkus, mācekļus apmācīja, un pēc tam aizlidot uz debesīm. Kāpēc viņam bija jānomirst par tiem, kurus viņš bija apmācījis? Tāpēc, ka viņi paši netiktu galā. Tāpēc, ka viņus vajadzēja izpirkt. Kādam bija jāmaksā. Pat ja tu tagad uzsāc kārtīgu dzīvesveidu, kas ir par to iepriekšējo? Pat ja tu atgriezies no grēkiem, kas ir ar iepriekšējo? Ir rakstīts, ka grēka alga ir nāve. Kā var dabūt mūžīgo dzīvību? Pagaid, ja grēka alga ir nāve, nevar dabūt. Tātad kādam ir jāmaksā par tevi un par mani. Lasām vēl Ebrejiem 9. nodaļā 19. pantu. Jo, kad Mūzus visai tautai bija pateicis visas pavēles saskaņā ar bauslību, viņš ņēma teļu un āžu asins un ar ūdeni un sarkanu vilnu un īzapu un apslasīja pašu grāmatu un visu tautu sacīdams. Šīs ir tās derības asins, ko Dievs ar jums ir noslēdzis. Bet arī telti un viss rīks kalpošanai viņš tāpat apslasīja ar asinīm. Un gandrīz viss tiek šķīstīts asinīs saskaņā ar bauslību, un bez asins izliešanas nav piedošanas. Es šo lasīju pirms vairākām dienām raksturvietu, un man sildīja sirdi šis.
Tātad bez asins izliešanas nav piedošanas. Tas nozīmē, ka man nav iespējams piedot to, ko es esmu izdarījis, un es esmu sagrēkojis ļoti daudz, ja netiek izliets asins. Tas, kurš nostājas pret Dievu, tagad parunāsim par Dievu tādā taisnīguma izpratnē. Dievs ir absolūti taisnīgs. Ko nozīmē šis taisnīgums? Par katru grēku ir jāmaksā. Un grēka alga ir nāve. Un šis ir tā baisi, bet pilnīgi taisnīgi. Svētais Dievs ir tik svēts, ka viņam nevar pieiet nekāds grēcinieks klāt. Un par to, ka cilvēks ir nepaklausījis Dievam, viņš nedrīkst dzīvot pat vairs. Jā, tā tad ir jāmaksā ar asinīm. Un mums ir Dieva žēlastība, jo mums ir jāsaliek kopā it kā nesaliekamās lietas. Proti, pilnīgi taisnīgs Dievs, kurš atprasa katru grēku, un pilnīgi mīlošs Dievs. Dievs ir mīlestība. Un kā viņi saliek kopā? Šo žēlastību un to, ka par katru grēku ir jāatbild, jo to prasa taisnīgums. Atceramies, kas ir rakstīts ar atklāsmes grāmatā, ko svētie prasa, ja? Kad tu atrieps asins mūsējās? Dievam prasa, cik ilgi vēl? Kad notiks atriepšana? Mūs netaisnīgi nogalināja. Dievs taisnība netiek panākt. ASV gadu mēs nodzīvojam ar Lilitu, un tur es redzēju to vārdu justice, kā taisnīgums. Un tiesiskums, taisnīgums jau vairāk, viņa dažādi tulkot, lieto vairāk nekā Eiropā. Tad, kad izpilda nāves sods, un es nesaku, tas jādara, es vienkārši stāstu šo vārdu lietošanu. Ja? Tad, kad izpilda nāves sods, tad viņi saka justice to prevail, ja? Tātad, lai tiek panākts taisnīgums, taisnība. Kādā veidā cilvēks nogalināja kādu, viņam izpilda nāves sodu. Tas ir vecās derības taisnīgums. Tātad tā ir bauslība, acis pret aci, zobu pret zobu. Šis nav netaisnīgi, šis ir taisnīgi. Vai ir kaut kas labāks? Jā, žēlastība, jaunā derība, kurā mēs dzīvojam. Es negribu pēc taisnības. Tad man jāmirst. Es izdarīju tādus grēkus, par kuriem vecajā derībā nogalināja ar akmeņiem. Es, kad biju Daugavpilī cietumā, kur ir mūži ieslodzītie, un man tur paņēma viens brālis Kristu līdzi sludināt, runāt ar viņiem, tad no priekšā sēdēja Slepkava, kur bija nogalinājis 3 cilvēkus. Un viņš pilnīgi bija ticībā, kristietis. Un tur citi bija kaut kādi, es redzēju, ka daļa, kas nāk mums runāt, tu jau pēc sarunas redzi, viņi ir Kristu vai nav, vai ne? Svētais gars arī rāda, pat ja kāds grib slēpties, jā. Ja mēs lūdzam, lai sirdžu nodomu kļūtu zinām, pirms sarunas parasti tad kaut kas tiek izspļauts ārā un vārdu nodod, jā. No sirds pārpilnības muti runā. Bet ja kāds grib mobilizēties un melot, mūs var apmānīt. Es parasti tad, ja man ir kaut kāds tādas sarunas, kur es nojaušu, kāds varētu man melot, es lūdzu, lai Dievs rāda, kas ir iekšā. Jā. Un tad cilvēks agrāk vai vēlāk viņš kaut ko izspļaus un vienkārši, jo Dievs manifestējas, viņš pagodina sevi ar to, ka viņš neļauj melot, ja mēs lūdzam, lai viss ir redzams. Jā. Un tad par viņu liecināja arī tie, kas to brauc gadiem, sludināt uz to ieslodzījumu vietu, ka viņš ir ticībā. Un es pats runāju, es redzēju, jā, viņš ir ticībā, viņš ir Kristū. Un tad es viņam teicu, klausies, zin kā, man vienkārši ir paveicies. Tu sēdi tur, tad aiz restēm, jā, tur tāds loks stikla, kur viņi sēdēja. Apsargi tur no malas vēro, lai mēs tur kaut ko neiedodam viņiem, ko nedrīkst viņiem dot. Mums, protams, nekas tāds pat prātā nebija, bet, kārtība ir. Un tad es teicu, klausies, vienkārši man paveicies ir. Mani pēc bauslības varēja nosist vecajā derībā. Es tāds grēks esmu izdarījis, kas tur ir, jā. Varēja nosist. Laulības pārkāpšana bija mans grēks. Jānosit ar akmeņiem. Un es saku, un tev arī bija jānosit ar akmeņiem vecajā derībā. Es saku, bet zin kā, ir Dieva žēlastība. Un tu neesi, doma bija tāda, tu, brāli, neesi lielāks grēcinieks par manīm. Vienkārši viņam nav tajā nozīmē paveicies, viņš tur sēž, jā, un es otrā pusē. Bet es neesmu labāks par viņu. Bet ir Kristus žēlastība, un viņš tā kā izstiepās, viņš tā kā ieelpoja. Viņš jau zināja to vienkārši, es viņu stiprināju ar to. Ar vārdu par žēlastību, jā. Tātad ir taisnīgums, ir pareizs un labs, žēlastība ir vēl vērtīgāka. Bet ja mēs nepiekrītam, ka taisnīgums ir labs un taisnīgs, ja mēs nepiekrītam apostolim Pāvilam, kurš saka, bauslis ir taisnīgs un labs, tad mēs nesapratīsim žēlastības būtību. Saprotiet, cilvēki iet tādā humanismā, kad pie Dāvida atnāk Nātans un izstāsta stāstu par jēriņu, ko bagātais atņēma nabadzīgajam. Kā Dāvids reaģē? Dāvidā ir pamodināts kas tajā brīdī? Taisnīgums.
Viņš saka, nāvi tas ir pelnījis, tas, kas tā izdarīja. Un Nātans saka, tu tas esi. Ak, vai es domāju, tas bija viens dramatisks brīdis Dāvida dzīvē. Nātans gudri izdara. Viņš izdara tā, ka viņš Dāvidā pamodina taisnīgumu. Un saka, skaties, reku ļaunprātība notikusi, atņēma jēriņu. Ja, kas tur bija bērniem, un vienīgais bija un nabagam atņēma. Un Dāvidā pamostās taisnīgums. Viņā ir kas tajā brīdī? Bauslība. Bauslis ir svēts un taisns, apostols Pāvils saka. Un Dāvids ir tajā, visu nāvi, viņš saka, tu tas esi. Un tad Dāvids saprot, viņš tagad ko piesauc sev sodu. Viņš saka, es esmu grēkojis pret to kungu. Un Nātans saka, tu tad dzīvos. Nu tad tu dzīvos. Ziniet, ko varēja izdarīt ar Dāvidu? Nosist ar akmeņiem. Viņš bija slepkava. Viņš organizēja slepkavību un pārkāpa laulību. Tad otrādā secībā vispirms pārkāpa laulību, pēc tam organizēja slepkavību. Tātad taisnīgums ir, viņā ir, bet klausies, ja tagad tu pieprasi citiem taisnīgumu, atceries, tu viņu tad pieprasi arī sev. Un es gribu žēlastību. Bet ja Dievs kaut kur tiesās, tātad cilvēki drīkst gaidīt arī tādā netaisnības situācijā, viņi drīkst gaidīt, Dievs atrieb šo. Taisnīgums tiks panākts. Atcerieties, tie cilvēki, kas Jēzus Kristus nepieņems pa kungu un glābēju, tie jau nonāks taisnīguma tiesā. Viņus netiesās kaut kā nepareizi, viņus tiesās taisnīgi. Mēs gribam kaut ko labāku, mēs gribam kaut ko vērtīgāku. Mēs gribam žēlastību. Tad mēs izrādām arī citiem žēlastību. Bet saprotiet, šo žēlastību nevar saprast vienkārši, kā tu vari saprast, ka tev piedod un tu esi laimīgs no tā. Tad, ja tu jūti, ka tu esi vainīgs, ka tev ir nožēla. Man bija tā, ka es biju izdarījis grēks un pret sevi un pret citiem, arī tā kā ļaunumu pret sevi. Es atceros, ka 2019. gadā Dievs man atkārtot tātad ved ārā no šīs pasaules valgiem, tad es konstatēju, ka mani aizlūdz brāļu māsu, tajā pirmajā sapulcē mājas draudzē, kur Dievs man ieveda tādu nelaimes čupiņu, pazudušo dēlu no cūkūts izved ārā. Tad es tādā lūkšanā un tādā grēksūdzē es konstatēju, man pat ir sev grūtāk piedot nekā citiem, kas man nodarījuši pāri. Es saprotu, man tāda nasta ir, es sev nevaru piedot. Ja, par savām izvēlēm netiek galā, nevaru piedot sev. Es sapratu, lūk, ko Dievs man parādīja. Ja es neizsūdzētu grēkus tajā brīdī, nereflektētu par visu ļaunumu, ko es esmu darījis, tad es jau neaizietu ar līdz šim. Tātad Dievs vada rādi, ja? Tātad, kā mēs sev varam piedot? Un ja mēs ticam, ka Dievs mums piedod, ja mēs redzam Dievu labestību, tad mūsu sirds ir mīkstāka. Cilvēks jau sev var sist un šaustīt, kā tas, kurš kapos bija brēts un sit sev ar akmeņiem. Ļaunais ieved mūsu pašu destrukcijā. Cilvēks nodarbojas ar pašu destrukciju, azartspēles, kurās es biju pašu likvidēšanās. Pašu destrukcija, alkoholisms, kuri nonāk tur vai narkomānijā, tā ir paša destrukcija. Cilvēks sevi lēnām likvidē. Viņam trūkst mīlestības pret sevi, arī mīl citus kā sevi mīl. Nu, bērni, kuri nav mīlēti, viņi pat nemāk sevi mīlēt. Viņš nezin, kas tas ir. Un tad viņiem ir cietas sirds, un viņi var izaugt nežēlīgi. Es, kad atgriezos no grēkiem, atceros, man sirds palika mīkstāk, es sāku raudāt vairāk. Cik interesanti. Kā tā? Tāpēc, ka Dievs izņem to cietumu ārā, to sirds cietību. Ja? Cilvēks sāk mīlēt sevi vairāk un cienīt sevi. Bet, protams, pazemībā, ne jau tādā augstprātībā. Un tad arī citus var cienīt. Ja? Parasti tie, kas sevi neciena, arī pret citiem izturās arī asi. Dievs šo maina, viņš taisa sirds operācijā, cietās sirds vietā, mīkstā sirds. Tātad, kā šo visu risināt? Ir jāizlej asins, kādam taisnīgums prasa, ka jāatbild par grēku, katrs grēks ir jāsoda. Un notiek brīnumainā lieta, ir starpnieks. Viņš paņem uz sevi mūsu grēku, viņa asins izliešana ir tas pats, kas mēs būtu izlējuši asins. Un es šo lasīju pirms neilga laika, bez asins izliešanas nav piedošanas, un es biju pateicīgs Dievam, es biju laimīgs, es domāju, lūk, par mani tiek izliets asins, par mani maksā. Lasam Ebrejiem 12:22. Bet jūs esat tuvojušies Cijānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālemē un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem svētku sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimto draudzei un Dievam visu tiesnesim, un pilnību sasniegušo taisno gariem un jaunās darības starpniekam, Jēzum un izlietajām asinīm, kas spēcīgāk runā nekā Ābela asinis. Slāva Dievam! Es biju Dundegā pie Andas Meltes baptistu draudzē, un tur bija sludināt, un
un arī tad pēc tam bija lūkšanas, viens brālis lūdza tā, bija kaut kāda kopīga lūkšana, un viņš lūdza tā, ka Jēzus asinis brēc skaļāk uz debesīm nekā mūsu grēki. Jēzus asinis brēc skaļāk uz debesīm nekā mūsu grēki. Tātad, ja Ābela asins brēc par to, ka netaisnība ir notikusi, ja, tad Jēzus asins te citu kvalitāti, tās ir aizstāvības. Tā ir aizstāvība. Ja? Tātad šīs asins pieprasa ko? Nesoda viņu. Samaksāts. Nesoda. Tātad ir aizstāvis. Svētais gars arī ir aizstāvis. Un Jēzus ir aizstāvis. Rakstīts, ka viņš mūs aizstāv pie Tēva debesīs. Brīnumaini. Un pat, ja tu un es mēs krītam, mums tur ir aizstāvs. Viņš saka, Tēvs šo nesodi. Šis ir manā aizsardzībā. Es pa viņu samaksāju. Viss jāpiedod ir. Mans asins pa viņu. Un viss. Un tāpēc ir piedošana šāda. Šī ir patiesība, šī tā debesu patiesība, brīnumaina lieta, ka Jēzus kā augstais priesteris iet pie Tēva neredzamajā, mums neredzamajā teltī debesīs, un viņš tur izdara šo izpirkšanu. Redzamā telts, ko Mūzum rādīja, bija pēc attēla, kas ir debesīs. Mūzus uzbūvēja to, ko viņam kalnā parādīja. Iedomājieties tikai. Tur, kur viss tās detaļas, kāpēc tik sīk aprakstīts, tur tāds audums tādā krāsā, tur šis, tur tas, ja, tur simtiem detaļu. Kāpēc ir tā aprakstīts? Tāpēc, ka Mūzes negribēja kļūdīties, es ticu. Paga viņam tā parādīja, tā uzbūvēšu. Garīgā telts debesīs uz zemes attēls, ja, par darbībām, kam jānotiek. Vissvētākā vieta ir, kur gāja vienreiz, tātad templī, vispirms telts, pēc tam templis, vienreiz gadā augstais priesteris ar asinīm. Nevarēja iet bez. Viņu sasēja, ja viņš nokristu tur un nomirtu, gadījumā citi nedrīkst iet, tikai augstais priesteris. Lai nepārkāpa bauslība, viņi sasēja viņu ar striķiem turēja. Ja viņš nomirtu, viņu izvilkt ārā, lai viņam nebūtu jāiet iekšā. Cik skrupulozi viņi pildīja visu, kas rakstīts. Tātad Jēzus asins spēcīgāk runā nekā Ābela asins. Šīs ir mums kas? Aizstāvības asins, lai slavēts Kristus. Bez tām aizstāvības asinīm, kas tur runā mūsu vietā, visu cauri būtu. Jāatbild būt par visu. Ebrejiem 9.23. Debesu lietu attēlam jātop šķīstītiem ar to pašu, bet debesu lietām pašām ar labākiem upuriem nekā šīs. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītajā svētnīcā patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Nevis, lai sevi bieži upurētu, kā priesteris iegādus ieiet svētnīcā ar svešām asinīm. Citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma, bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku sevi upurējot. Tavs un mans grēks tiek iznīcināts. Ja tu uzticies Kristumu, tad tavs grēks tiek turēts tālāk no tevis, kā tie rietumi no austrumiem. Vienkārši kaut kas nesavienojās nekad. Tas vairs nav tavs, tev neieskaita. Tev neieskaita tavu grēku. Mateja evaņģēlijas 26, 28. Jo tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Man piešķiet, un saprotiet tagad, kad mana sirdi silda doma, ka Jēzus ir pie Tēva, kā mans aizstāvis. Vai es gribu grēkot tagad? Es negribu. Jaunā derība, pestīšanai ticībā nevelk uz grēku. Tie, kas nav noticējuši, tie domā, ka tas velk uz vietprātību. Pāvilu tā apsūdzēja. Viņš saka, ka citi saka, ka tad grēks, lai vairojas žēlstība, viņš saka, tā tad jāgrēkoja. Pāvilu apsūdzēja, tāpat kā mūsdienās apsūdz tos, kurus sludina tīri evaņģēliju par pestīšanu ticībā, par to, ka Kristus upurs ir pilnīgs, viņam nekas nav jāpieliek klāt. Mēs esam saņemošā puse. Šī ir jaunā derība. Kuram Dievs atklāja šo jauno derību, tas grib negrēkot, nevis grēkot. Tas, kur šī doma ved uz grēku, nav vēl noticējis. Vienkārši nav riktīgi vēl kaut kas. Vēl jāiet pie Dieva lūgties. Un visu laiku jau jālūdz ir, bet tā tad ir jālūdz. Dievs atklāja man jauno derību vispār. Kas tas vispār tāds ir? Ar ko atšķirs? Jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas, grēku piedošanai. Grēku piedošanai, Jēzus asinī bija jāizlīst. Atceramies, bez asins izliešanas nav piedošanas. Tātad, ja Jēzus nenomirtu uz krusta, viņa asins netikt izlietas, visiem būtu jāizpilda bauslība. Burtiskā veidā, pilnīgi, un to neviens nespēja izdarīt pēc Ādama. Ādamam un Ievai bija vienīgiem izvēle, pēc viņiem mēs lasām romiešiem. Cilvēki ir vienkārši nespējīgi. Kur mēs esam spējīgi? Kad?
ja Svētais Gars mums dod spēku izpildīt bausli. Un šis ir jaunās derības viena no pazīmēm. Kas ir teikts? Kas notiks? Kāda būs tā jaunā derība? Ka es jums došu garu, ka jūs izpildīsiet, ko es gribu. Sirds operācija. Šī ir jaunā derība. Jaunā derība ir par pietošanu. Un jaunā derība ir par to, ka tu un mēs saņemam spēku no augšienes, negrēkot. Un tas nav manā spēkā, bet tie cilvēki, kas domā, ka viņi spēja paši, tās ir bauslības draudzes. Es tur negribu būt, es tur biju. Kad es klausos, kad brāļi sludina, un es laiku tikai akcentēju, tu tos tur dari, un tad es biju tur, es zinu, kas tas ir, es zinu, kur tas ved. Tas ved pie nolaistām rokām un pie nespējas izpildīt. Tie, kas domā, ka spēja izpildīt, viņi nav īsti pacentušies. Nav viņi riktīgi vēl pacīnījušies pret grēku. Ja viņi pacīnītos, 100% izvēlē, neviens grēks vairs, nevienu dienu, nevienu sekundi, visu nākamo mūžu, nevienu grēku. Ja viņi šādas lēmums ir jāpieņem atgriežoties no grēkiem, savādāk tā nav atgriešanās. Šāds lēmums ir jāpieņem. Ja šo lēmumu no sirds pieņem un 100% visu grib izpildīt, ja cilvēks ir godīgs, tad viņš atzīsies, ka viņš tomēr nokrīt kaut kad. Nepareiz doma, padomā, jau ir kritiens īstenībā. Mums vajag brīnumaina aizsardzību, mums vajag pestīšanu, mums vajag piedošanu. Man vajag, ka par maniem ir starpnieks, ir aizstāvs, kurš saka, tēvs šo nesodi. Es par viņu esmu miris uz krusta. Tātad asins ir izlietas par viņu. Asinīm bija aizlist, jā, ir izlietas manējās. Tātad Jēzus asins, ne mūsējās. Lūksim Dievu, piecelieties kājās. Dievs tās debesīs, Dievs, paldies par aizstāvi. Paldies par aizstāvi. Dievs, paldies par starpnieku. Cik labi, ka nebija mums jāatbild pašiem pa visu. Tas būtu neiespējami. Tad ir nāve. Jēzus, paldies, ka ir dzīvība. Paldies, ka ir glābšana. Paldies, ka ir žēlastība. Paldies, ka šī izpirkšana atšķir kristietību no visām viltus reliģijām, kur nav izpirkšanas. Šī ir vienīgā mācība no debesīm, kas nākusi, ka ir jāmaksā kādam. Un ka samaksu izdara Jēzus Kristus. Lai slavēts Kristus, Jēzus, paldies Tev par tavām ciešanām, par to brīnumaino darbu, ko Tu izdarīji uz krusta, caur ko mēs arī esam glābti. Tad es lūdzu, Dievs, ka Tu vadi katru, kas ir Te. Ja kāds sev nav piedevis, Dievs, lūdzu, dod svētajā garā mīkstu sirdi, kas spēj piedot sev. Un ja nav piedevis citiem, Dievs, dod mīkstu sirdi, ka mēs spējam piedot visiem. Un ka mēs nepieprasam taisnību, mēs gribam žēlastību pret sevi un arī pret citiem. Un ja Tu kaut kur lemsi kādiem tomēr tajā taisnīgumā, tad Tu esi taisns tiesnesis, Tu nekad nekļūdīsies. Mēs paļaujamies, Dievs, uz Tavu vadību. Dievs, paldies par Jēzus asinīm, paldies par aizstāvi, paldies par starpnieku. Svētī katru, kurš šodien te ir, Dievs, lūdzu vadi katru evaņģēlī patiesībā. Ne pēc burta, ne nogurušiem no savā spēkā bauslību pildot, bet Dievs, ka Tu demonstrē savu žēlastību, savu spēku, ka Tu mūs izpērc, atpērc un ka dod spēku arī nekrist. Dievs, vadi visu draudz tā, to visu lūdzam Kristus vārdā. Amen. Dziedāsim.